Daudzi arī prasa par termiņiem. Kad viņi varētu uzzināt par jūsu tālākajiem soļiem, aizstāvot šo cilvēku intereses, kuri jau ir parakstījuši līgumus? Šobrīd ir pieņemts lēmums pagarināt pieteikšanos OIK atgūšanai līdz 31. decembrim. Bet, kā jau bija iepriekš publiski paziņots, tātad šis 1. oktobris viņš ir termiņš, kad noslēdzās sākotnējā reģistrācija. Tātad šobrīd informācijas tehnoloģiju lietotāji nodarbojas ar to, kas saucās datu tīrības nodrošināšanu, respektīvi strādā ar visiem datiem, kas ir iegūti, lai viņi būtu tādā formā, lai varētu šo datu pamata pieprasīt informāciju Latvijas Energo un nevis publiskajiem tirgotājiem. Tiklīdz kā būs kaut kādas rīcības, tā skaitā datu pieprasīšana, tā iedzīvotāji tiks informēti par to. Bet tomēr kāds ir visoptimiskākais scenārijs, kurā, teiksim, jūs cerat atgūt šo OIK? Es uzskatu, ka jāmaksā jau tagad. Tagad un uzreiz. Bet biedrība tiesiskums un piesaistīti advokāti darīs visu iespējamo, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk. Šajā gadījumā mēs nerunājam par gadiem. Mēs redzam, ka tie ir mēneši. Bet ir jāsaprot, ka ir pieļauts prettiesiskums un cilvēkiem taisnīgums jāatjauno.